8:47 minūtes atkal esam sazinājušies ar Beach Partijas štābu meiteni Maiju. Jā. Labrīt, Maija! Labrīt, labrīt visiem! Kādas perspektīvas? Nu, perspektīvas tālas, super, viss kārtībā, saulīt pa zemes virsmu ripo, jūra mierīgi kā veca maize. Tā teritorija ir gandrīz jau pabeigta, viss ir tikai jāuzklāj galdi. Bet 33 grādi klausies. 33 šodien sola klausies, nu. Jā, būs skaisti, bet jūra mūs veldzēs. Jūrā ūdens vairs nav tik ļoti uzsils kā pagājušajā nedēļā. Viņš ir tieši laikā, lai atveldzētu. No forši. Cilvēki jau Telšu pilsētiņā dzīvo? Jā, šorīt bijām paskatīties. Pirmie iemītnieki ir kādi 20 telpas uzceltas jau, un vēl ar telšu somām jau plūst tajā virzienā, tā ka dotajā brīdī droši vien jau ir vairāk. Un vakar jau Liepājā ieradās pirmie mūziķi, grupa Audiosmogi ir klāt ar visiem tuklaniem. Grupas sistēma ir ieradusies, un kas ļoti interesanti, Liepājā ir ieradusies arī karalienes Elizabetes, karaliskās ģimenes pārstāvji, kuri apmeklēs festivālu kā apmeklētāji. Vakar arī viņi tika skatīti Vaigā. Jā, uz ielas nepateiks, ka tie ir karaliskās ģimenes pārstāvji. Pēc ausīm var pazīt droši. Pēc ausīm momentā. Ausis nodot karalisko ģimeni. Viņi tādi jaunieši, ja? Jaunieši, viņi ir karalienes Elizabetes mazmeitas krustbērni. Bet nu kā ģimeni ir, nu ko? Jā, viņi ir vecā karaliskā ģimene, kurus apkalpo menedžments, kurš savukārt ar mums tur sazinājās un nokārtoja visu telus, lai viņš šogad atkal būtu klāt. Pagājuši gadu viņi bez mūsu palīdzības pieradušies. Klausies, vai mēs nevarētu sanāt ar to karalisko menedžmentu, kad arī viņi ietrāpa rādies VK ētrā? Nu, mēģināt var. Bet kā jau zināms, festivālā viss, kas var gadīties, iespējams, ka pats karaliene arī atbrauc. Jā, mums ķēdiņi vēl nav bijuši ēterā, mums vajadzētu. Ar visu kroni. Šodien tāda īpaša diena, jo ceturtdien nekad, laikam, Latvijā varbūt nekad vispār nav sākts neviens festivāls. Liepājas dzintars jau gadu kādreiz tev veselu nedēļu vaļā. Bildes ir, protams, tā dod vaļā. Arī 8. dienā. Klausies, vai būs kāda īpaša programma šodien? Būs kaut kā tā, tas, kas netiek, teiksim, piekdien, sestdien, vai kas palicis, vai tā īpaši uzsvērts, kaut kā tematiski, vai... Kā teica, tikai attaisīs vaļā vārdus. Vai tikai attaisīs vaļā vārdus un attēl pupetes? Nē, šodien ir arī ļoti grandios, ļoti skaista programma, nedarboties tikai lielā skatu, pārējā visu teritoriju būs vaļā, visu notikumu vietas būs atvērts un katrā pēc savas meķu un stilu skanēs mūzika un tiks spēlēts gan dzīvā, gan DJ, gan viss. Īpaši es varbūt gribētu pastāstīt, ka mēs šogad speciāli šeit 10 gadu jubilejai esam lūguši Liepājas rock mūziķus uztaisīt programmu speciālu kopā ar šeit mums ir tā tautas mūzikas grupas baļķa vadītāja Ieva Tālberga, un viņi ir sagatavojuši grandiozu, interesantu programmu no līdz. Tas ir no pirmajām skaņām, kuras tika izdziedātas šeit Baltijas jūras krastā Liepājā, kad pilsēta vēl nebija uzcelta līdz Baltic Beach Party. Un šo programmu tiešām ir ļoti interesanti. Tur ir cauri Liepājas dzintaram, cauri visiem muzikāliem notikumiem, kādi ir bijuši. Varbūt tādas dziesmas, kuras jau ir piemiestas, pieņemsim Grenlandes ledus, Zodiaka mirušais gadsimts un līdz himnai Beach Party. Tā būs ļoti jauka tāda. Cikos viņi tieši tas paredzēts sākums? Ne jau uzreiz 6, vai ne? Vārds? 6 var vārds vaļā, jā? 5 var vārdus. 5, jā. 5 var vārdus. Tad pirmā grupa, kas atklāja festivālu Zelta saulē skatos uz laikā pirms. Uzreiz pēc tam ir īpašā programma no līdz. Tad ir grupa Skrimpies, un tad ir garākais koncerts, kāds jebkad ir bijis Baltic Beach Party, 1,5 stundu. Līvu labākās dziesmas, Tainars Virga, Aivars Līze, Guntars Mucinieks, Tomats Kleins, un Virga Hārta orķestra, labākais, kas Līviem ir bijis, 1,5 stundu. Tad aizmirst pieminēt, ja 6 var vaļā vārdus, tad līdz 7 daļa ārā tos, kas tur jau ir iekšā. Nē.
Tur jau noteikti pa jūri jau sabrituši būs tēli. Jā. Nu, dienas laikā, protams, pat teritorija ir bez maksas apmeklējama un viss apskatāms. Un tad, protams, drošības apsvērumu dēļ tiek palūgts festivāla teritorija stundu pirms tādas vārtu atvēršanas atstāt, bet pēc tam visu laipni vārti atvērti vaļā un 10. reizi Baltijas jūras krastā planēta, kur saucās Baltic Beach Party, uzsāka savu stāstu. Nu, skaisti. Labi, Māja, paldies un mēģinu to karalisko ģimeni selektēt uz mūsu ēteri, jo mēs no 7:00 sāksim darboties jūras malā. Jūrmalā. Nu, kā ir tā jūra, bet kā tā ir jūrmalā? Liepājas jūrmalā. Ko tad pagad? Es taču neesmu vainīgs, kad dažus kilometrus no Rīgas nevar izdomāt pilsētai nosaukumu normāli. Tieši tā. Varbūt, ka viens no konkursiem, kad beigsies beach party, šito jūs sakārtojat, puiši, ja? Beigsies Leonais Vildis. Jo viņi jau normāli ir izdomājuši, tur Dzīntari, Majori, viss tā kā arī sauc. Bet tā kopējā nosauc par jūrmalu. Tā jau lielāk tās vārdiem. Tā kā māja. Sveiciens jūrmalai ļoti skaisti pilsēta. Labi, klausies, nu, turies, jā. Tad gaidām jūs šurp un brauciet ārā laicīgi, jo, kā zināms, Rīga Liepāja šosei A9, nu, šajās festivāla dienās īsti attīstīt atļautu ātrumu. Tagad jaunā paudze vairs nesaka, ka, nu, pa Liepāju šosei brauksim pa A9. A9. A1 vai A2. Iedvajiņš tīri. Šahī zaudējienē. Kaut kas traks, nu, A9 vai Rīga Liepāja, jebkurā gadījumā virziens ir šobrīd rietumu Latvijas. Braucat prātīgi un gaidām jūs Liepājā. Es būšu. Super, Fredi. Atā, Maija. Atā, viss labs, gaidām Liepājā. Jā. Nu, Radio SVH sāks savu tiešraidi no Liepājas 7:00 vakarā un rīt savukārt no 3:00 dienā. Un pēc tam jau visu sestdienu un arī no svētdienu, kad brauksiet no Liepājas mājās, vai ne, tad mēs dažādas atkārtojumus saliksim ētrā, kas nu tad viss nav noticies, jā. Bet šovakar mūsu Lāga kultūras namā studentu vakars. Lāgas mākslinieki gatavojās tikai vēl tur sarakstīt baigi pamatīs, bet piedien, kad sestdien, mēs jau zinām, Lāgas iesma 10, jā. Bet šovakar mums ir studentu vakars, uzstājās šorum tur jau dzirdēta grupa Zezuru un Čehovs. Veco oldīzo roku vai nedos virsū jaunieši. Nu un mūsu Crystal Sound sistēma meitenes, jā. Jūs jau viņas... Ar ragucīti. Ar ragutiņām, jā. Viņas arī. Un vēl, protams, daudz viss kas cits. 8:50. Jā. Bet, nu, ar Reiganiem Beach Partyjā būs tā iespēja tikties sestdienas naktī. Viņam ir radiomašīna. Es kāds ir 5. Pilnīgi nevarēja pateikt, ka tu vakar esi dzēris. Nē, es tā neesmu neko domājis, viņš tiksim kodā. Viņš arī jau darās. Jo tur ir stāsts.